bet ja man būtu tā, kad viss kapitāls kaut kādā veidā ir pazaudēts, es droši vien, kad Latvijā taisītu brokeri, kas ir laikam līdzīgs C-Finance un Altero, ir divi brokeri tādi zināmi, jo principā viņiem ir radīts tirgus, jo kredīti iestādēm ir aizliegts reklamēties. Attiecīgi, ko tas nozīmē? Ka reklamēties var tikai šie brokeri. Un kas nozīmē, ja kredīti iestādes grib klientus, tad viņiem jāiet pie šiem brokeriem. Viņiem vienkārši garantēts bizness. Un, attiecīgi, šie brokeri no izsniegtās summas patur, 5 līdz 10%. Iedomājies, no viss, kas ir izsniegts, un kāds tev ir risks vienkārši ir 0. Šī raidījuma viesis būs Armands Broks. Viņš ir uzņēmējs, kā viņš kādreiz man teica, arī 50 dažādu uzņēmumu dibinātājs. Pašlaik viņš strādā ar uzņēmumu Tvīno. Nesen Evika Siliņa viņu aicināja izveidot Latvijā to saucamo DOŽ efektivitātes departamentu, kur pēc tam viņi, protams, pārdomāja. Bet Armands Broks ir vienreizējs uzņēmējs fintech nozarē, un šodien mūsu raidījuma tēma būs tieši fintech biznesa idejas. Arman, čau. Čau. Prieks tev satikties šādā te kontekstā. Jā, es no otras puses. Jā, tu no otras puses, jā, starp citu, jā. Kaut kādā ziņā arī tāds virziena modifikācijas podcasts arī ir šis, jo tās ir 1000 biznesa idejas, nedaudz varbūt detalizētāk runāt ar uzņēmējiem, lai mēs izķidājam, noliedzam, pasakam, kāpēc pāris idejas varētu strādāt vai nestrādāt. Man pagaidām padomā tev ir 4 idejas, kuras tu varētu izstāstīt fintech virzienā, tāpēc, ka tu pats arī esi no tās nozars un esi nežēlīgs. Labi. Bet arī paskaidro, kāpēc. Labi, es mēģināšu iedrošināt, ja labi ideja un ja nē. Jā. Vienot sakot, pirmā ideja ir saistīta ar to, ka cilvēkiem vajadzētu saņemt algu katru dienu. Un ir tāda aplikācija Amerikā, kas saucās Paid Daily. Man liekas, Eiropā nav nekas tik līdzvērtīgi labs attīstīts, kas faktiski nozīmē, ka to, ka tu redz aplikācijā visu laiku, cik tev ir nopelnītā naudiņa. Un tu vari iztērēt uzreiz, ja tev ir 300 eiro ienākuši, tu vari sakrāt, bet tas foršums ir tas, ka tev nav jāgaida mēneša alga vienā datumā. Labi, man kopumā izklausās ideja laba. Un es arī to redzēju, piemēram, pēc savu vecākā bērna, kur tas ļoti, ļoti motivē. Viņš vasarā strādā, un viņam, var sakot, tās 30 dienas liekas kaut kas tur, kaut kad nezinu, kad tas vispār būs. Bet ja viņš pēc katras dienas saņem to algu, un viņš kaut ko var ar to iesākt, viņu tas ļoti, ļoti motivē. Jā, tā kā es domāju, ka tā ideja ir laba. Jautājums, kā to monetizēt un cik tas maksās. Cik maksās uzbūvēt tādu aplikāciju? Cik aplikācija izmaksās uzbūvēt visdrīzāk daudz, ja? Tas nebūs lēti. Cik klients par to būs gatavs maksāt? Tas ir jautājums, cik prasīt par to klientam maksāt? Es domāju, ka to nosaks uzņēmumi. Ko tas ir HR klients. Benefits, jā? Jā, lai būtu tā labklājība vai labbūtība, kur mūsu uzņēmums piedāvā arī šādu te iespēju. Labi, tad attiecīgi, lai viņu grāmatvedēji nav jāmokās katru dienu jāskaita, tad attiecīgi ir šī aplikācija, kas zina viņa darba samaksu un katru dienu ieskaita šo naudu. Jā, precīzi. Ok, labi, tad kāda ir tava ideja, cik tas varētu maksāt? Lai vienkārši mēs saprotam, vai tas ir bizness. Cik varētu maksāt aplikācijas izveidošana? Jā, aplikācijas pieņemsim izmaksās tur, 50 līdz 100 tūkstošiem, lai būtu foršs dizains, foršs brands, minimums. Ir tik daudz? Minimums, cik tas izmaksās. Ok, tu tam esi gājis cauri. Okay, mēs neko pat jaunu nebūvējam. Mums vienkārši uzturēšana parastām mājaslapām un sistēmām maksā mēnesī 200 000. Vienkārši tā kā pat neko netaisot. IT mūsdienās ir vienkārši nenormāli dārgi. Tā kā pat vienkārši uzturēt kaut kādas mazas features sataisīt, tas vienkārši ir, sāksim ar to, ka tas ir ļoti, ļoti dārgi. Jā, labi, bet mūsu klienti ir uzņēmēji. Labi. Mūsu klienti ir uzņēmēji, un es domāju, no tiem uzņēmējiem, kuriem tas HR ir ļoti svarīgs, tie būtu mūsu pirmie potenciālie klienti. Labi, bet tad, ja viņi sapratīs, ka tas, piemēram, cik varētu būt tas, 5, es vienkārši domāju, cik no tās summas tur 5, 10%, kā tu domā, cik varētu būt tas
piemēram, cilvēks, lai mēs vienkāršotāk rēķinātu, saņem 1000 eiro. Jā. Cik varētu būt par to samaksa? Jo mēs vienkārši iedomājamies kaut vai naudas cenu mūsdienās, viņi tagad krīt, bet viņi ir aptuveni 5%. Ja? Ja attiecīgi, tad tas jau tev cik tā nauda gadā vienkārši izmaksā. Lai tu varētu savu naudu dot tam klientam visu laiku uz priekšu, pirms tu esi saņēmis. Tā kā tas jau ir 5%, pat nesākot vispār nekādas kustības. Tāpēc jāpadomā, tad attiecīgi 5 un plus visas tavas izmaksas, viss, un tev vismaz 10% par to jāņem. Ja, tad attiecīgi, un tad jautājums, vai tas bizness būs gatavs tad attiecīgi maksāt tev 10% vairāk, lai tas klients saņem katru dienu naudu. Tas uzreiz ir šerpi. Jā, tas uzreiz nav lēti. Tas uzreiz nav lēti. Labā ziņa, kad viņi tev maksā katru mēnesi, bet naudu tomēr tev gadā izmaksā tie 5%. Tā kā tas sadalot, tas ir 0,5% mēnesī. Tas nav tik traki, bet kā minimums, lai tas būtu kaut cik biznesa, tev kādi 5% mēnesī par to ir jāņem. Skaidrs, un iespējams tie 5% var samazināties arī uz 3%, ja mums ir pietiekami daudz klientu. Ja tev ir daudz klienti, un droši vien, kad es vispār visiem iesaku, tā kā Latviju uztvert kā tādu, kā tādu testa platformu. Jo Latvijā nav cilvēku, un Latvijā cilvēkiem ļoti, ļoti maz naudas salīdzinot ar visiem pārējiem. Tā kā, es tur 100 reizes atkārtoju to piemēru Poliju. Ar sakot, viena diena Polijā ir kā mēnesis Latvijā. Jā, jo attiecīgi tur ir 40 miljoni iedzīvotāji, mums ir 2 miljoni iedzīvotāji. Nav 2, bet pieņemsim, ka ir 2. Tad attiecīgi, ja te ir viena darba diena, tad tur ar 40 miljoniem vienā darba dienā tu izdari tikpat, cik Latvijā mēnesī. Tik vienkārši matemātika. Un attiecīgi 12 dienas Polijā ir Latvijā gads. Vienkārši, lai iedot to perspektīvu. Jā. Cik, tie, kas strādā tikai šeit, viņi tā kā rokas sev, var sakot, roku paši sev bedri. Tas ir tā kā meklēt naudu. Tu zini, ir tas tā anekdote, ka cilvēki iet pie skolas, uzliek stadions, tur ledus un iet un roka tos āliņus, lai zivis noķert. Tas ir tā kā nodarboties ar biznesu Latvijā. Bet man ļoti patīk tā ideja par to Latviju kā testa poligonu, bet vienīgais šādas aplikācijas ietveros, ko tas nozīmē? Mums būtu jāuzbūvē kaut kāds minimal viable version, ja, kaut kāds... Es domāju, ka viss B2B ir ārkārtīgi sarežģīti un dārgi un nav scalable manā pieredzē. Jo, domāju, tev fiziski jāiet pie katra tā uzņēmuma un jāpārliecina, ka tas būs superprodukts. Lūdzu, parakstiet manim līgumu, tur jāslēdz kaut kāds sarežģīts līgums, data aizsardzība. Tad jāpārliecina tā grāmatvede, ka viņiem jāmaksā, ka visas viņu izmaksas būs plus 5%, lai tam darbiniekam būtu izdevīgāk. Tas ir tā kā nopietnas sadārdzinājums, visdrīzāk to cilvēki nedarīs. Es droši vien, ja es taisītu šādu biznesu, es piedāvātu to B2C klientiem, lai viņš atsūta savu darba līgumu, un tu noslēdz ar viņu individuāli šo līgumu, un viņš maksā par to tev 5%, ko tu ieturi, jo tu noslēdz, piemēram, 3-pusējo līgumu ar viņu to darba devēju. Okay. Varbūt pat nenoslēdz, jo iespējams tas ir sarežģīti atkal. Viss, kas ir sarežģīts, to biznesu padara 10 reizes mazāku. Viss, kas ir vienkārši, ja tu vari, piemēram, tajā pašā Latvijā, tur VSA, tu noslēdz līgumu, tu redz, ka viņam patiešām tāds darbs ir, tu redz patiešām to algu, un tu vienkārši viņam katru dienu skaiti, cik viņš par to, cik viņam proporcionāli sanāk, vienkārši ieturot tos 5%. Skaidrs, bet tas ir daļēji arī tāds kreditēšanas pakalpojums izklausās. Kaut kādā ziņā tas ir, jo tu to naudu viņam dod pirms viņš viņu ir saņēmis. Principā, tur ir tāda šaurā robeža starp kreditēšanu un nekreditēšanu. Piemēram, tas pats telekoms. Viņš tev iedod ierīci, tur datoru uz 12 mēnešiem, un tad ļauj tev sadalīt maksājumos. Tas ir kredīts vai nav kredīts? Var sakot, tur ir tāda šaura robeža, kur tu vēl bez tās kreditēšanas licences var iztikt, bet kaut kādā mirklī, var sakot, tur ir tāda ļoti, ļoti šaura robeža. Labi. Bet droši vien būtu ideāli iztikt bez tā, jo tad tur ir vēl miljonus compliance lietas, kas tev jāizpilda. Tu negribētu viņās iestikt. Sākumā tu gribētu, lai tas ir tāds viegls produkts. Rekrut tiks saņem, mēs tev vienkārši skaitam katru mēnesi to naudu. Skaidrs, kopsavilkumā tu redzi to drīzāk kā B2C variantu. Jo tas vienkārši ļauj scalot.
Jo tas B2B, tas ir tik sarežģīts satikties, tur dabūt tās tikšanās, iet pārliecināt. Var sakot, cik tu dienā var satikties cilvēkiem? 10. Piemēram, tas jau ir daudz. Es tev pastāstīšu, piemēram, mums Polijā maksājuma iestāde, kura izsniedz digitālās kredītkartes. Tāds mūsdienīgs foršs pakalpojums. Mums vidēji dienā atnāk 5 līdz 10 tūkstoši cilvēku. Online, un neviens viņus nesatiek, un viss tiek automātiski apkalpot, izvērtēts, var sakot, viss ir digitāls, mākslīgais intelekts un tā tālāk. Var sakot, tas ir kaut kas, kas ir scalable. Kas ir digitālā kredītkarte tiem, kas nezina? Digitāla kredītkarte ir, es nezinu, ka digitāla kredītkarte ir kredītkarte, kas nav fiziska, bet kas ir tavā, telefonā, kur tu pieliec pie Apple Pay un var iet visur lietot. Skaidrs, jā. Bet pēc būtības tā ir tavējā izsniegtā kredītkarte. Jā, jo vēl jau jāatcerās arī risks. Kāpēc tiem jābūt minimums 5%, kas it kā liekas dārgi? Jo būs jau arī cilvēki, kuriem tu skaitīsi to katru mēnesi, bet viņš tur tev nepateiks, bet viņš jau to darbu ir zaudējis. Un tu viņam turpinās skaitīt, un būs cilvēki, kas tev tomēr beigās paliks parādā. Vienot sakot, ir nepavēlts, tas saucās fintech, nevis finmanual, bet tāpēc, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds biznes, kurā mēs varam tikties ļoti daudziem cilvēkiem ikdienā, kā tu saki, Polijas variants. Jā, un droši vien, kad labi varbūt, ka tā ir tā viena alga, jo, ja pat tas cilvēks zaudēs darbu, tad viņam varbūt būs kaut kāds bezdarba atlīdzība un iespējams, ka tu vēl tās savu to limitu varēsi ar to nosegt. Bet tur ir atkal jāstāsta, kā tu to naudu paņem, vai tas ir, ka tā nauda tam cilvēkam novelkās automātiski no konta, vai tomēr viņam jāgrib samaksāt, jo vēl ir tāds, es nezinu, kā tas Latvijas saucās, bet willingness to pay. Jā, tad attiecīgi viens ir, ka viņš var samaksāt, bet otrs, vai viņš grib samaksāt. Tā kā tas arī būs beigās faktors. Jebkurā gadījumā šis ir viens no tādiem 50 karstākajiem fintechiem Amerikā, saucās Daily Pay. Tur var bišķiņi papētīt, kā viņi tur darbojas. Bet... Tur droši vien jāapstāsta, cik viņi par to maksā. Es domāju, ka tur varbūt var būvēt, es pat domāju, ka tur var būvēt vispār to biznesu varbūt ne tik ļoti uz to, cik tu no viņiem paņem, bet tas, ka tu zini, ka tādi ir, un tas, ka tu zini, kādu naudu viņš saņem, varbūt uz to biznesu var būvēt, kad varbūt tu pat par to neko neņem. Bet mūsdienās pelna biznesi, kuriem lielas datubāzes. Ja tad attiecīgi varbūt tu viņam var piedāvāt pēc tam kaut ko citu, kas tev par to maksā. Es tev izstāstīšu, kā es to domāju. Attiecīgi, piemēram, lai tu zini, ir tāds Inbox LV, kas ir tur ārkārtīgi arhaisks ēpasts, bet viņi katru gadu nopelna tur, es nezinu precīzi, bet aptuveni 5 miljonus, jo viņiem ir tāda datubāze, kur citi klienti maksā par to, ka tu viņam nosūti informāciju. Tāpat tās, piemēram, American Express, kas ir amerikāņu kompānija, droši vien zināma, ka viņi vislielāko naudu nenopelna uz procentu maksājumiem, bet viņi vislielāko naudu nopelna, izmantojot to savu datubāzi un sūtot klientiem piedāvājums, piemēram, nopērts, vienalga, nezinu, Dormeo madrats, tur ar 50% atlaidi vai 25% atlaidi, bet liela daļa no šīs atlaides aiziet Amexam. Kad attiecīgi, ja viņi saka 25% atlaidi, īstenībā ir 50% un vēl 25% aiziet Amexam. Kad vienkārši viņi monetizē to datubāzi, ka tas ir dienas beigās lielāks bizness, jo tu vari nevis vienreiz paņemt šos 5% no viņa tās algas, bet tu vari turpināt viņam visu laiku varbūt paņemt 10-15% no citiem pakalpojumiem. Tā kā tur bišķi plašāk jāstāsta. Labi, datu biznes, bet arī tavā uzņēmē darbībā tev arī ļoti daudz dati, tev ir daudz klienti, man arī runas skolā arī ir salīdzinoši priekš Latvijas kaut kāds sarakstīņš, un tā monetizācija notiktu kā blakus kaut kāds produkts tieši uzrunājot šos te piemēram, cilvēkus. Mēs arī saviem klientiem piedāvājam, piemēram, tur Polijā super populāri ir, kad viņš paralēli piesakoties kredītkartē, mēs sakam vienkārši, ka mēs piedāvājam tur vienā no labākajām potenciāli skolām ar kaut kādu atlaidi angļu valodu, kur mums jau atkal tas partneris tur, nezinu, 25 vai 50% no tā sign-upā samaksā, vai arī kaut kāda apdrošināšana, ja tu jebkad pazaudēsi darbu, tev tad nebūs jāmaksā tās saistības vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā mēs arī piedāvājam tos papildus pakalpojumus, kas tur nes pietiekami lielus, tur nezinu, virs 1 miljonu eiro gadā ieņēmums, kas ir tev vienkārši, ka tu iedod papildus opcijas ar partneriem. Kas dienas beigās, ja tas bizness ir ļoti mazu maržu, varbūt pat pamat biznesa. Jā, starp citu. Kas varētu būt tādi datu biznesi vēl? Ko varētu uztaisīt? Datu biznes ir jebkurš biznes, kas tev ļauj
kas tev ļauj ātri savākt klientus. Labākais, ko es esmu dzirdējis, ir tur operatori. Var sakot, viņi izspēlē katru dienu braucienu uz Turciju bez maksas. Ja? Bez maksas grib visi. Vienam cilvēkam. Ja, vienam, diviem cilvēkiem nav būtiski, bet viņi savāca simtiem tūkstošu cilvēku datus, vienkārši katru dienu piedāvājot bezmaksas šīs izspēles. Un, attiecīgi, pēc tam jau tev ir milzīga datubāze, bet tev ir ļoti būtiski, lai viņi piekrīt mārketingam. Jā. Tur ar patērētāju dienestu tur varētu būt droši vien strīdi, ja viņi teiktu, ka tu vari piedalīties izlozē tikai, ja tu piekrīti mārketingam. Tad tur ir tādas nianses, jau ar user experience, tur arī droši vien pērkot biļetes jaunajā Rīgas teātrī, tu piefiksējies, ka tu pērc, un tu īsti nevari saprast, kuru pogu spiest, lai nopirktu bez tās apdrošināšanas. Es nezinu, vai tu esi piefiksējis, bet tur arī apdrošināt manu pirkumu, ja es netikšu, tad man atgriezīs to naudu. Tas ir arī principā tas, ko mēs runājam, ka tev apselo kaut ko tu varbūt nelīdz galam gribi ar user experience, kad vienmēr boldā būs tas, ko viņi grib, lai tu nospied, un mazāk redzams, ko tu negribi. Jā. Tā kā tu negribot nopērts to apdrošināšanu. Bet tas pēc būtības tas freebie variants. Izsūtam kaut ko bez maksas un iegūstam kaut kādu datubāzi, bet ļoti svarīgs faktors ir, cik kvalitatīvi tie līderi ir. Cik kvalitatīvi tie līderi, jā. Liela datubāze vienmēr tev ģenerēs kaut kāds ieņēmums, jo tu viņam varēsi visu kaut ko vēl mēģināt pārdot. Skaidrs. Forši. Labi. Ātri iemetīšu mazo blakus topiku, kas patiesībā mūs aizvedīs uz nākošo tēmu. Tava intervija ar Jeļenu Buraju, kas man liekas forša. Es ļoti arī sekoju tavam podkastam. Un tur jūs runājat par kreditēšanu. Tu teici, ka Latvijā nekreditē. Jeļena teica, kreditē. Mana pieredze arī, ka patiesībā ļoti tie noteikumi diezgan smagi, lai varētu kaut ko iegūt. Un tāpēc arī nākošā biznesa ideja ir saistīta ar kreditskoru, nedaudz alternatīvāk un savādāk nekā parasti pašlaik Latvijā bankas to veids. Piemēram, ko tu saki par tādu ideju, ka mums kreditskoru mēs veidojam balstoties uz nomaksātajiem īres maksājumiem, kas ir ikmēneša disciplinēts maksājums, vai komunāliem maksājumiem, vai varbūt kaut kādā radikālākā variantā arī abonēšana, subscription, kaut kādi pakalpojumi, jo tā arī ir, tomēr ir cilvēki disciplinēti, viņi to maksā, un principā tā ir informācija par tavu kultūru, par tavu, kā sacīt, finanšu platību, un kā tu vispār darbojies. Man bija baigi interesanti, kad es uzzināju, kad Amerikā cilvēki, kas ir, kā saucās, tas, ka tu tevi neliek cilvēki, bet tu esi tajā, kā tas saucās, kad tev nav cietumsods, bet tu esi tas viens iepriekš, gan nosacītais cietumsods. Var sakot, un tos cilvēkus pieskata, nāk tas prokurors kaut kādās tur reizēs uz mājām un pārbauda, vai tev mājās ir svaigs piens. Kas arī vienkārši liecina par to, ka tu tur dzīvo un tu rūpējies par to, vismaz lai tev ir svaigs piens, ka viņš pirmkārt ir nopirkts, viņš nav vecs, ka tās mazās lietas nozīmē kaut ko. Tas man arī bija ļoti interesanti uzzināt. Bet man liekas, ka par kreditēšanu, par šiem gudrākiem skoriem, tas ir interesanti. Daudz, viss kaut kas jauns ir, mēs paši tur esam, mēs paši eksperimentējam, un tagad jaunākā tendencija pat tāda, ka nav viens skors, bet ir 150, tipiski finteki taisa vienu skoringu, ko update'o reiz 2 gados. Tagad aizgājas, mūsdienīgas kompānijas aizgājušas tā, ka ir 150 skoringi, kurus update'o vienreiz 2 nedēļās, kad ļoti jau aiziet segmentos. Bet tas ir vairāk uz privātpersonām, gan jau kaut kad tas aizies arī uzņēmējiem, bet uzņēmējos jau Latvijā skatās ļoti, kas ir ķīla, kaut kādas drošības, ko var vēl ieķīlāt un tā tālāk. Tur nav tik būtiski kā viņš šādās willingness to pay, ja? Bet būtībā droši vien, kad kaut kādi šāda informācija ir būtiska un to varētu likt kopā, bet tur jau viss ļoti, ļoti attīstās. Tur, lai tu saprastu, tu ņem pat, nezinu, ja tu piesakies no kāds ierīces, pat ņem to screen resolution, kāds tev ir. Tas arī kaut ko nosaka. Tur, cik ātri tur vādi kaut kādu pieteikumu, cik ilgi tu domā. Var sakot, tur ir cik reizes tu esi bijis tajā lapā, kādās lapās tu biji pirms tam. Var sakot, tur ir kaut kādi, nezinu. Es negribu teikt 1000, bet ļoti, ļoti daudz parametri. Ļoti, ļoti daudz parametri.
Un arī skatās, kā tu pirms tam esi, ja tu kaut kur biji aizņēmies, vai tu kavēji, kur tu kavēji, kādas summas, cik bieži. Tu vari sakot, tur ņem vērā jebkuru data pointu. Ņem pat vērā, cik tev sociālos tīklos ir draugi, vai tev ir ārzemju braucieni, tas nozīmē, tu esi turīgāks, vai taviem draugiem ir ārzemju braucieni, tas nozīmē, ka viņi ir tu esi turīgā sociālā lokā. Var sakot, tas jau ir diezgan tālu attīstījies. Bet kur to var dabūt? Kur tas viss ir pieejams. Ja tu to informāciju ieliec sociālā platformā, tad tā ir publiski pieejama informācija. Bet tas nozīmē, ka Latvijā es neko tam līdzīgu nezinu, nav tāds pakalpojums. Tāpēc, ka Latvija ļoti maz un neviens tirgus tik ļoti neinteresē. Jā. Un Latvijā vispār cilvēki ļoti, ļoti labi maksā. Tā kā kopumā cilvēki ir ļoti, ļoti atbildīgi Latvijā. Jā. Forši. Bet tas nozīmē, ja es gribētu pieteikties tādam kredītam, vai es to varu izdarīt kaut kādā starptautiskā platformā? Latvijā, nē, man liekas, nevienam Latvijas tirgus tā kopumā neinteresē, tāpēc ir kaut kāda spēcīgāka vietējā spēlētāja, jo tas ir pārāk mazs tirgus. Ir pārāk daudz visu kaut kur iet, kur ir liela tirgi, un tie ir daudz interesantāki. Un kā jūs eksperimentējat ar šo te kreditskoriem? Visu laiku, protams, eksperimentējam un skatāmies, un tāpēc mēs varbūt esam aizgājuši līdz kredītkartei, jo kredītkarte ļauj sākotnēji iedot mazu limitu un skatīties jau uz to, kā tu maksā, un no tā tad to limitu lielināt. Tas ir kaut kāds, vismaz no izsniedzēja puses visforšākais produkts, jo tev nav uzreiz jāiedod tur visu summu, un tad skaties, kas notiks. Tā ir tāda, ka tu vari uz jau pa īstam uz tava produktu skatīties, kā tas cilvēks uzvedās. Viņš ir tāda nolemtības sajūta. Es zinu, ka mēs tā arī paliksim pie tām klasiskajām standarta bankām Latvijā. Jā, varbūt ar laiku jau visi kredītskoringi, visi paliks gudrāks. Ja? Tad es baigi gribētu, lai tos uzņēmumus vairāk kreditē, jo privātais patēriņš, es domāju, ka tur ar kreditēšanu viss ir kārtībā. Tie, kam viņš pienākās, viņu saņem, un tie, kam nepienākās, varbūt ir fintech, kas to izsniedz. Tur, man liekas, ir viss ļoti kārtībā. Gribētos vairāk, lai kreditē tieši uzņēmumus, jo tur mēs ļoti, ļoti atpaliekam no Lietuvas, Igaunijas, un gribētos tur, lai agresīvāk kaut kādas, nezinu, ja bankas nesniedz, tad kaut kādai garantiju aģentūrai jāsniedz šīs garantijas un jādod tā nauda. Un vai no Altumam, tad Altums un garantija ļoti daudz dara. Viņi ir tie, kas riskē un grib, lai šeit kaut kas aug. Zviedru bankām droši vien tas mazāk interesē, bet kaut ko viņi, protams, arī kreditē, bet gribētos daudz vairāk. Un tagad mums ir uz otro termiņu Mārtiņš Kazāks. Cerams, ka viņš kaut kā spēs motivēt tās bankas kreditēt nedaudz vairāk. Viņš būs tavs nākošais viesis? Es nezinu, vai viņš būs nākamais viesis, bet es ceru, ka viņam ir kaut kāds plāns. Otrais termiņš jau, varbūt tikai 2, tad var sakot, kad viņš var būt drošsirdīgāks un pieņemt kaut kādus drošākus lēmumus. Cerams, ka viņš tā arī darīs. Labi, Klau, tev ir super podkāsts virziens. Tu visu laiku uzdod saviem viesiem jautājumu, kāds ir mūsu virziens. Man beidzot ir tā iespēja uzdot tev, kāds ir mūsu virziens. Kāds ir mūsu virziens? Man liekas, ka viens ir, ka mēs jau nedaudz pieskārāmies, ka mums ir pa maz uzņēmēji, kad attīstītajās valstīs ir 3 reizes vairāk uzņēmēji. Normāli attīstītā valstī, piemēram, Amerikā vai Izrēlā, ir 15% no sabiedrības uzņēmēji, mums ir tikai 5%. Ja tad attiecīgi es teiktu, ka jāpāriet ir tās divi mentality, ir viens tas slave mentality un viens ir master mentality. Var sakot, mums no tā slave mentality lēnām jāiet uz to master mentality. Attiecīgi jābeidz varbūt strādāt tajās Zviedru bankās un jāsāk domāt par saviem uzņēmumiem. Tas ir viens, jo iedomājies, mums būtu 2 reizes vairāk uzņēmēji. Tas man liekas, būtu tāds, nezinu, 3-kāršs uzrāviens mūsu ekonomikai. Es domātu, ka laicīgi jādod kaut kāda uzņēmējdarbības klase vidusskolā, kas ir kaut kāds īsts, neīsts uzņēmums vienalga, izdomā, ko tu darītu, kā tas viss strādāt, un tu jau 3 gadus ar to nodarbojies. Lai tev rodās tā sajūta, vai patīk, vai sanāk, jo pēc, nezinu, augstskolas tu jau ej kaut kur strādāt, un tu tā lēnām no kaut kā tur lēnām kaut kur ej, un arī varbūt tev ir uzņēmējdarbība dotības, bet tu tā kā, nezinu, paņem hipotekāro, kā tad es viņu atdošu, tad bērns piedzimst, mašīna jānopērk, tad otra māja, un tad jau dzīve beigusies. Var sakot, gribētos, lai šī iespēja pamēģināt uzņēmējdarbību ir ātrāk. Tas ir, man liekas, uz ko es liktu lielu fokusu.
Otrais ir, ka mums vajag to vikingu stratēģiju un visiem, kas šeit kaut ko dara, stāstīt, ka biznesa ir tur ārpusē. Šeit biznesa nav. Var sakot, visas, kas kaut ko dara, vajag stumt uz eksportu. Tur ir tā nauda, šeit naudas nav. Jā, tas ir tāds. Man liekas, ka daudzi par to runā, bet es tikai varu to atkārtot, ka mums pēc tās naudas jābrauc citur. Kad es tad, nezinu, Lijā, es nezinu, ar varu tos uzņēmējus sēdināt lidmašīnās un lidināt apkārt, lai viņi saprot, ka bizness ir tur ārpusē. Kā tu tagad izplaties ar savu uzņēmumu? Tad tas arī ir eksporta pakalpojums, vai ne? Tagad jūs ejat tur Polijā, kaut kur vēl brauksiet uz Āziju, ja es nemaldos, vai ne? Nu, uz Āziju nē, Āzija jau ir tāds sarežģīts tāls, es gribētu tomēr palikt Eiropā. Tāds ilgtermiņa plāns, nezinu, vai izdosies. Ilgtermiņa plāns ir, ka IBS licences, kas ir Vīno, konvertēt tomēr uz bankas licenci, un tad ar šīm kredītkartēm digitālajām iet pa Eiropu, jo tur mums ir kaut kāds know-how un izskatās, ka sanāk. Tā varētu būt tāda stratēģija. Nu, kā jūs vienkārši tiem cilvēkiem, kas tagad būtu gatavi iet iekšā Eiropā, bet bišķiņi ir bailes, un visu laiku teikt, mēs atliekam to lēmumu, kas būtu pirmie 3 soļi? Nu, palikt tikai Latvijā, tas ir ārkārtīgi riskanti. Šeit ir mazs tirgus, un tiklīdz kaut kāda ekonomika sašūpojās, viss apstājās, tev vajag vismaz 2, 3, 4 tirgus. Ja kaut kur ies labāk, kaut kur ies sliktāk, tev vismaz kā minimums 2 tirgi, lai tev vismaz ir 2 kājas, uz kurām tu stāvi. Eksports ir tā kā obligāts. Nezinu, droši vien jārunā ar tiem, kas vēl ir nozarē, jārunā ar tiem, kas eksportē. Īstenībā mūsdienās cilvēki runā daudz atklātāk un viens otram mēģina palīdzēt, it sevišķi, ja runa iet par eksportu, jo tas eksports jau ir milzīgs, tās valsts ir daudz, un ja šeit varbūt ir tas mazais paladziņš, ko visi mēģina saraut viens otram atņemt, tad uz eksportu cilvēki daudz labāk dalās. Un ir Red Jackets, ir asociācija, eksporta asociācija, kur var iet un mēģināt saprast, kā tas strādā. Lijā ir jauna vadītāja, sakarīgi. Pie viņas var vērsties, un man liekas, ka pašiem kaut kāda iniciatīva jāuzņemās. Labi, nu pirms mēs vēl ķeramies trešajai biznesa idejai, man tev tomēr jāuzparas par Evikas Siliņas, to hrestomātisko jau raidījumu, kas visur izskanējis. Nu, tā situācija bija tāda, Evika tev, kas sacīt, piedāvā vadīt Latvijas Dožu, tu pieņem to piedāvājumu, nu vajadzēja vēl to līgumu vēl arī parakstīt jau vienkārši kameru priekšā, lai viss būtu skaidrs. Kas notiek pēc tam? Izstāsts pēc tam, vārdu sakot, vienas dienas laikā arī tas piedāvājums tika atsaukts. Attiecīgi, man liekas, ka mūsdienu politiķiem bišķiņ pietrūkst tās drosmes. Jā, tad attiecīgi bišķi pietrūkst drosmes. It kā ar vārdiem saka, grib kaut ko darīt, bet, kad jādara, tad ir ļoti, ļoti sarežģīti. Var vienotību saprast. Mūsu vēlētājs ir ierēdnis, un ja mēs gribēsim kaut ko tur efektivizēt, tad mums jau tā nepārāk labi iet, cilvēkiem nepatīk, liekas, ka nekas nenotiek. Ja mēs vēl tos sāksim griezt, tad mūsu partijai beigas. Tad jāizvēlās partijas dzīve vai valsts dzīve, tad tā izvēle ir ļoti grūta, bet parasti viņa nepareizā. Tā. Iedomājies, ja tu esi uzņēmējs. Iedomājies, ja tu esi uzņēmums, un tev ir uzņēmums, kuram ir 15,1 miljārds ieņēmumi un 17,1 miljārds izdevumi. Vai tu aizņem tos 2 miljārdus, lai izdzīvotu? Vai tu tomēr spētu atrast sevī drosmi, lai 12% samazinātu izdevumus? Nē, es mierīgi aizņemtos ne tikai 2 miljārdus, vēl vairāk aizņemtos, ja būtu foršs, labs biznesa plāns, ja tur viss matemātika strādā. Iztērēšanai. Ko nozīmē iztērēšanai? Tā kā vienkārši mēbeles. Visiem samaksāt, visus izdevumus nosakt, algas samaksāt. Nē, jābūt kaut kādai loģikai, kur mēs investējam. Es arī piekrītu, ka jābūt loģikai. Bet vai tu redzi to loģiku? Laikam jau, ka nē. Jo vienkārši viss, par ko mēs runājam, ir algu palielināšana, un mēs neskatāmies, kas ir tas mērķis vai uzdevums. Jā, tā problēma, ka pietrūks drosmes. Ar vārdiem visi saka, vārdiem visi sola, bet tad, kad ir jādara, tad viss paliek sarežģīti. Labi. Doge es ātri izstāstu. Doge ir efektivizācijas programma, ko Amerikā tagad Elons Musks kopā ar šo te indiešu kungu, kur vārdus nevar izrunāt. Tas jau ir atlaists, tur jau ir efektivizēts. Viss beidzās jau, jā? Tas tik strauji viss notiek. Un tur nesen bija ar Trumpu un Ilonu bija tieši prezentācija tām Doge, kā sacīt, aktivitātēm, un man liekas, man fascinēja vienkārši par to kaļķekmens raktuvēm. Tu dzirdēji to stāstu? 20 futbola laukumu izmērā raktuves ar alām, kuros tiek glabātas visi dokumenti, kas ir Amerikas valdībai. Tu vari pensionēties tikai
kaut kādā tur 15, 30 vai 45 dienu laikā tikai tāpēc, ka fiziski cilvēks nevar aiziet līdz tam skapim ar tiem papīra dokumentiem un nomainīt to īsto failu. Un, Ir ļoti, ļoti daudz ko efektivizēt. Un, protams, arī ir milzīga pretestība, jo tā visa tas ierēdniecības, protams, jau milzīgs. Viņam jau nevajag, lai kaut ko efektivizē. Tas pats darba likums. Iedomājies, ja tev būtu ierēdniecības likums, kas neļauj tev atlaist, tu vari rotēt cilvēks. Iedomājies, ja tev ir uzņēmums, kurā tu nevari atlaist cilvēks, cik konkurētspējīgs tu esi. Jā, pilnīgs sviests. Tā kā tas, var sakot, tagad tur kaut ko atbalstīt Trumpu vai Elonu visā šī ģeopolitiskā situācijā, tas ir ļoti bīstam un to droši vien uz kādu pāris mēnešiem vajag nolikt plauktā, kamēr viss izrisināsies, ja? Bet kopumā tas ir tas, kā pasaule mainīsies. Jo nevar būt tā, ka uzņēmēji visi kļūst efektīvāks un iet uz priekšu, un valsts paliek tādos 90. kur viss ir kaut kādos skapjos un viss neefektīvi un drausmīgs leaderships. Var sakot, nevar būt, ka kaut kurā mirklī tas arī sāks kārtoties. Bet, pafantazējam, mums nav prezidentāla tāda republika, mums ir, kā Trumps var pieņemt lēmums mūsu sistēmā, politiskajā sistēmā, kā varētu realizēt šādu vai līdzīgu projektu, kā tas ir devuši Amerikā? Droši vien, ka tam jābūt kaut kā pie premjerministras biroja, un viņai jābūt šādai vēlmei šo mazināt. Tur jau kaut kad, nezinu, man liekas, ka Dombrovska laikos jau kaut kas tāds tika izdarīts. Tas tā netika saukts, bet pienāca mirklis, kad tās naudas vienkārši vairs nebija, bija jāefektivizējas, un tas tika izdarīts. Jābūt vienkārši vēlmei to darīt. Bet Evika Siliņa teica, ka ir kaut kas jau līdzīgs pašlaik. Evika Siliņa teica, ka ir jau esošas organizācijas, LDDK, LTRK, un šīs sarunas jau notiek. Ja? Tāpēc es arī nofilmēju podkāstu ar Andri Biti, kas ir LDDK vadītājs, un tad viņam pajautāt, kā šī sadarbība notiek. Tad nākamnedēļ to arī varēs redzēt, kā šī sadarbība notiek. Tu vari mazliet izrīt, iedot? Būs ļoti interesanti uzzināt, kā, man sakot, Andris Bitis super, man viņš tāds liekas viens no foršākajiem kaut kādiem jaunajiem līderiem, un viņš arī tad pastāsta, cik viņā ļoti klausās vai cik ļoti neklausās. Ja? Skaidrs, vienot sakot, tur būs diezgan konkrēta informācija tieši par to sadarbību, jā, tieši tā. Jā, jo es arī patiesībā domāju par to Dožu, kad es dzirdēju no Amerikas to Dožu, man bija tāda sajūta, ka ir rekur tiešām kaut kas sāk uztēties. Man tiešām iekšēji bija tā doma, nevar būt. Man bija pirmais izlasot to, tiešām mums ir tik progresīvi viss tajā valdībā, bet pēc ļoti ātruma tika nokatots tas viss pasākums. Griba, es pilnībā pievienojos tev, ir vajadzīga tā politiskā griba. Ja jūs vēlaties attīstīt savas komunikācijas prasmes, tad jums būtu jāstrādā ar gariem formātiem, no 15 minūtēm līdz pusotrai stundai vai 2 stundām. Tas nozīmē to, ka jums būtu jāizveido savs raidieraksts, jeb podcasts. Tādā veidā jūs varēsiet praktizēt arī ļoti daudz dažādus formātus, jūs apgūsiet izglītošanu, jūs apgūsiet izklaidēšanu, un jums būs regulāra praksa, kas patiesībā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem labām komunikācijas prasmēm. Lai to izdarītu, jums ir vajadzīga profesionāļa komanda, un Latvijā ir šāda komanda. Podmedia.lv tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv, satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Un tagad atpakaļ pie raidījuma. Trešā ideja. Mums ir ļoti sarežģīta sistēma ar nodokļiem, kas mainās ārprātīgi ātri un ilgi. Tu daudz uzsver par mākslīgā intelekta vajadzībām. Tad aplikācija vai rīks, kurā mēs varam kā uzņēmums vai kā privāta persona optimizēt savu grāmatvedību. Optimizēt nenozīmē nemaksāt. Latviešu valodā bieži vien šo te jauc. Bet, ka tev ir ļoti gudrs konsultants, kuram ir visā svaigākā informācija par likumdošanas izmaiņām, par grāmatvedības normām, un mēs ļoti labi varam paredzēt, kurā mēnesī kas būs jāmaksā, un arī kā mēs varam optimizēties legāli. Tas izklausās kaut kas foršs, jo es, piemēram, arī varu pateikt, ka kaut kad pieņēmām to likumu, kad tikai kaut kāda daļa var būt kā aizdevums savam uzņēmumam, un ja kapitāls ir mazāks,
nekā laikam 25% no tā aizdevuma, attiecīgi, tad tev jāmaksā ir ieņēmuma nodoklis. Man ir bijis jāmaksā 100,000 nodokļi tikai dēļ tā, ka tas laicīgi netika ņemts vērā, vai arī man liekas, mēs pat esam ieguvuši kaut kādu 1 miljonu eiro atmaksu no vida par PVN, kurš nebija jāmaksā. Mums ir kā grupas uzņēmums, kas izstāda rēķinus dažādām, mums bija tajā brīdī varbūt 10 valstis, un izrādās, ka par valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā, ka tas PVN ir atgūstams. Jo, var sakot, viņš aiziet ārpus Eiropas Savienības, un tad tu viņu var atgūt. Un tas izrādās, tur par 3 gadiem bija kaut kāds 1 miljons eiro, ko mums konsultanti pieteicās nokonsultēt, atguva, un tad viņiem varbūt arī kaut kāds tur prēmija par to, tā kā tās naudas nodokļos droši vien ir ļoti daudz. Viens ir tik, cik viņi ir daudz kā privātpersonām, arī noteikti pietiekami daudz, bet uzņēmumiem arī noteikti vairāk. Un uzņēmumiem, piemēram, man liekas, ka es pat nezinu, mēs, man liekas, PVC, PricewaterhouseCoopers, man liekas, pat samaksājam kaut kas, piemēram, 10% no tās summas, kas 100,000 pietiekami iespaidīgi kaut kāda nauda. Un ja tu laicīgi šīs lietas visas var paredzēt, tad tas varētu jau būt kaut kāds startups ar pietiekami lieliem ieņēmumiem. Jo tu zaudē visforšāk klienti un biznesi parakstās uz risinājumiem, kur tu maksā tikai no atgūtā vai no kaut kāda ieguvuma. Ja? Attiecīgi, ja tu saki, tev nekas nav jāmaksā, es paņemšu 10% no visu, ko jūs atgūsiet, 99% parakstīsies. Jā. Tā kā ja tur nav maksā man 1000 mēnesi, un es meklēšu, 1% parakstīsies, bet ja tu teiksi 10% no atgūtā, gandrīz 100% parakstīsies. Tāpēc man liekas, ka tur varētu būt kaut kāds liels potenciāls. Tikai jautājums, kā mākslīgais intelekts varēs saprast. It kā nav grūti saprast, cik valstīm tu strādā, cik ir PVN, cik ir tas. Man liekas, ka šeit ir potenciāls. Šeit ir potenciāls. Jāstāsta, vai kaut kas tāds jau pasaulē pastāv. Bet, ja nē, tad es teiktu, ka šeit ir potenciāls. Jo mēs pat redzam, ka ir tas Abilio, kas vienkārši dod iespēju netaisīt uzņēmumu, bet izrakstīt rēķinu caur Abilio. Un viņi paņem kaut kādu mazu komisiju, bet tu vari caur viņiem iedot trešajam partnerim rēķinu, un tu saņem naudu, un tev nevajag nodarboties ar visu to grāmatvedību un dibināt uzņēmumu un tā tālāk un tā tālāk. Ar sakot, un viņiem super, man liekas, veiksmīgi izdodas, un viņi aug, jo vienkārši viņi tev ļauj nenodarboties ar tām liekām, ko tu negribi nodarboties tikai nezinu, izstādīt rēķinu, saņemt naudu, un tev nav viss tā grāmatvedība, auditi, juridiskā adrese, tur, nezinu, valdes loceklis, paraksts, tas viss vienkārši viņam nav jādara. Tā kā tas jau pierāda, ka, ja kaut ko tu cilvēkam var atvieglot, mums arī, ja es nemaldos, Jānis Taukačs teica, ka viņam ir Latvijā ir 21 dažādas nodoklis, ka tur var ļoti apmaldīties, un es pieļauju, ka tas varētu būt kaut kāds super startups, kur ļoti viegli varētu dabūt klientus un arī viegli iet pa pasauli. Es domāju, tur būtu interesanti ar to pašu Jānu Taukaču parunāt, kas ir, man liekas, labākais nodokļu konsultants Latvijā, Sorenenā. Viņš strādā, viņš ļoti sakarīgs puisis. Es domāju, kad ar viņu varētu šī dziļāk iedaivot iekšā. Jā, jo tur redz, ka likumdošana un grāmatvedības visas normas ir publiska informācija. Jā. Jautājums, cik ļoti tu vari no tā klienta dabūt kaut kādus, latviski sakot, live datus, ka tu visu laiku zini, kas notiek, lai saprastu, vai viņš kaut ko nedara nepareizi. Jā, tieši tas tā testa fāze. Jā, kā viņu apmācīt. It kā jau var pieslēgt kaut kādu, lai tev visu laiku pieeja kaut kādiem kontiem, bet tad atkal tie klienti, cik viņi ļoti gribēs, lai tu redzi visu laiku, kas kontos notiek. Tur ir tāds uzticēšanās un drošības jautājums. Bet atkal uz gada pārskatiem tas jau ir pa vēlu, un tu vairs nezini, kas notiek. Tā kā tur ir bišķiņ ar to uzticēšanos jautājums. Bet tas biznesa modelis tavā skatījumā ir drīzāk tas atgūšanas procents, tas 10%, vai tomēr mēneša subscription? Visi ir priecīgi padalīties ar atgūto, bet neviens īsti nav priecīgs vienkārši maksāt. Tā ir cilvēka vienkārši mentalitāte. Forši. Ļoti interesanti psiholoģija. Nē, tas tā vienkārši ir. Ja tu pateiksi, ka es tev atnesīšu tik klientus, es tev par viņiem labprāt maksāšu, bet ja tu teiksi, ka es tev
palīdzējuši tur uzlabot kaut kādu efektivizāciju, un tas maksās tik, tad uzreiz viss ir tāds. Jo kaut ko palīdzēt, nezinu, man LinkedInā dienā uzraksta, negribu pārspīlēt, 10, 20 cilvēki, kas saka, ka kaut ko palīdzēs, kaut ko izdarīs labāk. Var sakot, no tā, tu jau vienkārši vienā mirklī kļūst imūns pret tiem piedāvājumiem. Varbūt pat tur ir kāds labs, bet viņi ir tik daudz, ka tu vairs negribi ne to dzirdēt, ne redzēt. Bet, ja viens no tiem 20 tev uzraksta, es tev piegādāšu 50 vai 500 jaunus klientus. Tas ir savādāk, jā, tieši savādāk. Jo klientus grib visi. Vai arī kaut kādu, ja tev teiks, kaut kādu procentu no atgūtās naudas, to grib visi. Tas ir kaut kādā ziņā bez riska. Ja es iepriekšējā raidījumā runāju arī ar Aivu Vīksnu, un es viņai piedāvāju tādu ideju, kur publiska informācija ir par atļaujām, piemēram, par būvatļaujām. Teiksim, ja tu zini, ka tu būvē žogu, tad visticamāk tu būvēsi arī māju, visticamāk tev vajadzēs arī apzaļumošanu. Automātiski šo līdu es arī piegādāju apzaļumošanas pakalpojumiem vai tur logu uzstādīšanas kaut kādām firmām. Un par to es tad vienkārši kā starpnieks var iegūt arī kaut kādu samaksu. Tikai ar savu viltību tu vari kļūt par baigi foršu aģentu priekš līdu iegūšanas, kas patiesībā ir līdzīga ideja šim, ko mēs tikko runājam ar tevi. Jā, potenciāli, ja tu redzi, kas, ko, kur, kad būvējs, tad jā, tu vari gaidīt kā būvnieks, ka tev piedāvās to testu tām taisīt vai zinot, tu vari būt proaktīvs un dot šo testu tāmi un iespējams iegūt klientu. Tā kā tas ir, jā, šī informācija, man liekas, ir vienkārši kaut zelta vērta. Super. Ok, labi. Tātad šo tu uzskati kā diezgan progresīvu ideju. Noteikti, jā. Viss, kas ir dati, viss, kas ir nevis vienkārši sēdēt un ka kāds pie tiem atnāks, viss, kas ir, ja tu redzi datus un ej proaktīvi un kaut ko dari, tad tu jau esi 99% labāks nekā... Forši. Man patīk tas domāšanas veids, jā, ka tas ir daudz mērogojamāks un viss saistīts ar tādu tehnoloģiju, ar ātru rīcību. Jā, viss, kas ir B2B un jāiet un jāpārliecina, tas ir tik sarežģīti. Ja tu pat esi, un tas pats Evalds Urtāns, super gudrs džeks, viņam ir tur AI uzņēmums, kas visu automatizē un tā tālāk, bet viņš iet vienkārši no klientu pie klientu un mēģina pārliecināt, tas ir tā kā sisties pret, nezinu, kaut kādu vēju vai viļņiem, vai kaut kas ārkārtīgi sarežģīti. Ārkārtīgi sarežģīts biznes. Labi, 4. ideja. Mēs jau pieminējām to buy now, pay later variantu. Man liekas, Klārna ir tas uzņēmums, kas ļoti izplatīts ir. Un šī konkrētā ideja ir saistīta drīzāk ar veselības nozari, kuras neesmu redzējuši tādus pay later piedāvājumus aplikācijās. Un ir īpaši zobārstniecībā. Pavisam tāds nišas foršs produkts, kur zobārstniecība Latvijā super labi, man liekas, plaukst un zeļ. Kā variants diezgan dārgi tie čeki, un zobus vajag labot pēkšņi diezgan ātri, ja kaut ko vajag ielikt iekšā. Un vienkārši uzbūvēja tādu nišas piedāvājumu tikai veselības nozarei. Es esmu izmantojis ārzemēs šitādu pay later variantu priekš tehnikas iegādes kaut kādas. Diezgan brīvi es varu iegūt arī šo pakalpojumu, arī ja es neesmu. Arī ja šī kompānija nav Latvijas kompānija, jo viņi patiesībā es nezinu, kā viņi zina par maniem datiem, vai es maksāju disciplinēti vai nemaksāju disciplinēti. Man sakot, te es redzu, ka ir tas pudeles kakls. No. Pudeles kakls ir tas, ka tev jau atkal jāiet pie tiem zobārstiem. Kaut kas ir viņiem jāmēģina pārliecināt. Kaut kas viņiem tur cilvēki, tad kā viņi, ja viņi nevar tad vai viņi kā proaktīvi piedāvā maksāt daļās, vai tas ir tiem, kas saka, ka nevar samaksāt, tad ejiet piesakaties, tur būs iPads, aizpildiet datus. Un ja tu taisīsi šādu risinājumu tikai zobārstiem, tu vienkārši sev šauji kājā, jo tu vari dot viņu visiem. Tā kā ir tāds uzņēmums Esto, igauņu uzņēmums, kas šo ir uztaisījis visiem. Okay. Jā, attiecīgi. Un viņiem super veiksmīgi iet, jo tur ir tā kā jau iešūta tā digitālā kredītkarte. Jā, viņi attiecīgi saka sākumā, ka pērc pilnīgi jebko, un tev tad ir tie 3-4 maksājumi, vai nezinu, piemēram, 3 maksājumos, viņi sadala, viņi saka, jā, reku, tev ir bezmaksas nauda, un tā tālāk, bet īstenībā tā ir kredītkarte, kuru pēc 3 mēnešiem, ja tu neesi samaksājis, viņi kļūst par kredītkarti, vai arī, ja tu esi samaksājis, viņi saka, tu esi super klients, ja nav, tu esi samaksājis, bet vēl joprojām tev ir pieejama kredītkarti. Jā, tad attiecīgi kredītlīnija. Tā kā pirmkārt, tu sevi ierobežo ar konkrētu nišu, kas ir jau atkal tas B2B sarežģītais, tu visu dzīvi sitīsies un dabūs 100 klientus. Jā, tad attiecīgi.
tā vietā, un tu vienkārši pats sevi ierobežo. Ja, ja tu to taisi visiem, tu pasties, kas ir piemēram Mesto, ko viņi dara labi, kas ir. Un arī nevajag baidīties kaut ko kopēt, ka kādam jau tas ir. Tā vispār nav nekāda problēma. Visi labie viens no otra kopē, un nedēļas laikā jau ir arī to uztaisījuši. Tā vispār nav nekāda problēma. Vienkārši var nomainīt vārdu kopēt uz, iedvesmoties. Ja tas vārds traucē. Tāpēc es skatītos uz tiem, kas jau to dara super. Piemēram, tagad es to tur laužās tirgu ar foršu pakalpojumu, sakot, ka viņiem tā nauda bez maksas uz tiem 3 maksājumiem. Bet tur nekas dzīvē nav bez maksas. Dienas beigās, kad tev beidzās tas termiņš, tā vienkārši ir kredītkarte, kur jau tu esi aizpildījis visus datus, ņemot to naudu bez maksas. Tu jau esi aizpildījis visus datus, jo grūtākais ir, ka ja viņi startā tev iedod to naudu, un pēc tam, kad beidzās termiņš, teikt, tagad tu esi foršs klients, aizpildi vēl mums šo anketu, un tad tu dabūsi kredītkarti. 5% cilvēku tikai to izdarītu. Bet, ja tu sākumā dabūni visus datus no cilvēka, kas tev ir vajadzīgi priekš šīs kredītkartes, jau iedod kredītkartes formā to naudu uz tiem 3 maksājumiem, viņš viņus samaksā, un tad saka, mēs tev paturam to pašu limitu, jo tu esi foršs klients, un tā kā 95% piekritīs. Jā. Saprot to domu? Tā kā vienkārši tev jāsaprot, kas ir, ko tu gribi, lai tas ir beigās, un tad sākumā dodot bez maksas, tu klientam tā kā jau iedod to produktu. Esto vai Mesto, kā sauc? Esto. Igauņu kārtējo startup uztaisījuši. Jā, un tur ir ļoti gudri viss uztaisīts. Jā, tad attiecīgi pirmkārt tas ir visiem, otrkārt viņi tev iedod to, ko tu gribi, to, ko viņi grib, iedodot to, ko tu gribi. Tas ir tas, tad tu iedod bez maksas, un tu redzi arī forši, kā tas klients maksā, kamēr tas ir bez maksas, un tad jau viņš ir tavs klients. Klau, bet tu pieminēji arī tajā raidījumā ar Ieļenu Buraju par savu potenciālo bankas licenci. Kāds varētu izskatīties, un kāpēc tev tas būtu vajadzīgs? Attiecīgi, man šobrīd ir IBS, ieguldījuma brokeru sabiedrībā, Tvino, kas piesaista naudu. Tā kā mēs, piemēram, izsniedzam portfeļus, daudz naudas izsniedzam Polijā, tad mēs paņemam to izsniegto naudu, uztaisam no tā vērtspapīrus, un tad tirgojam šos vērtspapīrus investoriem tādā veidā piesaistot šo naudu, lai var nodarboties kreditēšanu. Jā. Tad potenciāli, ja tev ir bankas licence, tad tu vari ņemt depozītus, un tā nauda ir daudz lētāka. Un arī banka vēl daudz vairāk funkcijas var veikt, ne tikai kā naudas piesaistīšana. Var sakot, tev ir daudz vairāk opcijas, ko darīt. Un tas ir arī, mums tas ir arī riska diversifikācija, jo mums šobrīd ir maksājuma iestāde un licence Polijā. Un tas ir arī kaut kāds zināms risks, jo vienmēr vietēji grib to tirgu aizstāvēt kaut kādā ziņā, un tad kaut ko ļaut, kaut ko neļaut. Un tas ir kaut kāds risks. Ja tev ir licence Latvijā, tad ir daudz vieglāk aiziet pie regulātora un kaut ko izrunāt. Polijā pat regulātors ar tevi netiksies un nerunās. Ja tev kaut ko izdarīs ne tā, tev tā licence vienkārši vairāk nebūs. Es kaut kur dzirdēju tādu teoriju, ka ir vajag iet iekšā ļoti regulētās nozarēs. Tāpēc, ka neviens tur neiet vienkārši arī tāpēc. Ļoti sarežģīti. Jā, pašā Polijā mums licence aizņēma iegūt, man liekas, 3 gadus kopā. Vienkārši iedomājies, tev ir milzīgi kosti, kurus tu 3 gadus dedzini un mēģini to licenci iegūt. Un tad beigās tev viņu var neiedot. Piemēram, tas pats Mono banka no Ukrainas. Milzīga banka gribēja iet Ukrainas tirgu, uztaisīt tur biroju, pieņemt cilvēkus, iztērēt 2 gadus, milzīgus līdzekļus, un viņiem beigās vienkārši to licenci neiedeva. Bet tu tā kā piekrīti tam regulētās nozares šarmam? Kaut kādam kapitālam jābūt, lai tu to var atļautos darīt. Ja tas ir startups, kas iet un cer dabūt licenci pēc 3 gadiem, mūsdienās būs ļoti grūti atrast investoru, kas tam piekritīs. Ja, tad attiecīgi jābūt kaut kādiem foršiem tirgiem, kas jau par to var maksāt, un tad tu vari iet un mēģināt atvērt jaunus tirgus. Ok, forši. Un tagad jums ir licence Polijā un Latvijā? Polijā mums ir maksājuma iestādes licence, kas sniedz tās digitālās kredītkartes, un Latvijā mums ir ieguldījuma brokeru licence, kas spēj šos vērtspapīrus sekuritizēt un piesaistīt naudu attiecīgi no Eiropas. Attiecīgi man tad ir doma, cerams, ka izdosies šo ieguldījumu brokeru sabiedrību it kā latviski sakot upgradeot uz bankas licenci, lai tad attiecīgi var piedāvāt vairāk pakalpojumus, piesaistīt lētāku naudu, un tas ir arī kaut kāds tomēr izaugsmes stāsts. Nu labi, tev kā tādam uzņēmējam, man liekas, tu teici, ka tev bijuši 50 uzņēmumi.
kopumā aptuveni, tavā vēsturē. Tev droši vien ir kaut kāds sarakstīns ar idejām. Varbūt ir kaut kāda, ko vēl varētu darīt. Ko mēs vēl varētu mūsu sarakstiņām pielikt klāt? Droši vien, ja man tur pie koka jāpiesit vai kur, bet ja man būtu tā, ka viss kapitāls kaut kādā veidā ir pazaudēts, es droši vien, kad Latvijā taisītu brokeri, kas ir laikam līdzīgs C-Finance un Altero, ir 2 brokeri tādi zināmi, jo principā viņiem ir radīts tirgus, jo kredīti iestādēm ir aizliegts reklamēties. Attiecīgi, ko tas nozīmē? Ka reklamēties var tikai šie brokeri. Un kas nozīmē, ja kredīti iestādes grib klientus, tad viņiem jāiet pie šiem brokeriem. Viņiem vienkārši garantēts bizness. Un, attiecīgi, šie brokeri no izsniegtās summas patur, 5 līdz 10%. Iedomājies, no viss, kas ir izsniegts, un kāds tev ir risks vienkārši ir 0. Ja tu izsniedz kaut vai šīs algas, ja tu dod sadalītās, tad tu viņam maksā, viņš tev maksā tos 5%, kaut kādi zaudē darbu, kaut kādi nemaksā, var sakot, tev ir kaut kādi riski. Bet, ja tu paņem 5-10% no izsniegtās naudas, tad vienkārši tie partneri katru mēnesi to naudu skaita. Tā kā riski nav nekāda. Un garantēts bizness, jo reklamēties viņi var nākt tikai caur tevi. Un kas ir liels plus, ka tu redzi visus šos klientus, kur viņi saņem aizdevumus, vai viņi saņem, kā viņi maksā, tu vari pat viņiem taisīt nenormāli foršus scoringus, un tu redzi, ka tas termiņš jau tam klientam tuvojās, tu viņu piedāvā jau visiem pārējiem spēlētājiem, un saka, ka šis ideāls klients, viņš vienkārši maksāja visu viņš samaksāja. Tu vari sarēķināt jau viņa rentabilitāti un piedāvāt visiem. Ja? Un attiecīgi šie uzņēmumi vienkārši tur peldās naudā šobrīd. Viņiem nav nekādas konkurences. Es to nedaru, jo man droši vien pietiek, ko darīt, bet tas ir, nezinu, viņi pelna, man liekas, kaut ko starp 5 un 10 miljoniem. Tāda trešā spēlētāja spēcīga nav. Un abi droši vien jau ir to naudu, kas ir tā izsalkuma nauda, jau ir nopelnījuši. Tā kā viņi vairs nav hungry sēdēt birojā no līdz vakaram. Nu, labi, Latvija ir maza, viņi pelna Latvijā 5 līdz 10 miljonus. Vēl ir vieta Latvijā, vai arī tu redzi? Es domāju, ka noteikti ir vieta Latvijā, jo Latvijā ir šī unikālā prakse, kad ir aizliegts reklamēties kredītdevējiem televīzijā. Es droši vien jāapstāsta, kur ir vēl aizliegts, bet es tā baigi neesmu dzirdējis, kur vēl tā ir. Bet pēc būtības tu vari izstāstīt, tagad tāds komunikācijas mazais trenežieris ir 4. klases skolniekam, ko tie brokeri vispār dara, lai mēs saprastu. Brokeri reklamē tos kredītdevējus. Var sakot, piemēram, Svetbanka nevar reklamēties televīzijā un teikt, nāc, ņem jebkādus kredītus. Bet šis brokeris, kurā ir Svetbanka, Seibanka un viss iespējamie kreditētāji, drīkst reklamēt sevi un teikt, nāc, izvēlēs labāko. Jā, un viņš piedāvā paku. Un viņam visi maksā. Bet viņš var sakot, tā iedod datubāzi sevi, kuru viņš var tirgot visiem. Viņš ir kaut kāds monopols, kurš izsniedz savus klientus tam, kurš vairāk maksā. Un vēl vienkāršākā līmenī viņi palīdz, ja tev, piemēram, kredītu vai vajadzība, tu atnāc pie manis, es esmu tas brokeris, un es tev saku, Klau, es tev nokārtošu kredītu. Jā, es tev iedošu 10 piedāvājumus no dažādiem. Jā, un es tev palīdzu, un tieši pielāgošu tev vislabāko. Nu, kā viņi tā saka, bet droši vien, ka viņi tāpat rāda pirmo, kas viņam visvairāk maksā. Nu, bez šaubām. Jā, forši. Es starp citu runāju ar Sandu Eglau, kas ir C-Finance vadītājs, tiem pirmsākumiem. Pirmsākums esot bijis tieši tāds, kad ir vienkārši viņam Džeks paprasīja palīdzību nokārtot kredītu. Viņš saka, nu labi, es mēģināšu kaut kā tev palīdzēt. Jā. Un tā sākās brokeru visu tā kustība. Parasti jau tas viss sākās ar tādu ļoti vienkāršu impulsu. Arī tas pats Mārtiņš Beņķītis, kā viņš izdomāja taisīt Gravity, kas tagad ir milzīgs bizness. Attiecīgi viņš gribēja pirkt bitcoin, viņš bija Eiropā. Viņš maksāja tur 20 kaut ko tūkstoši, un tad viņš aizbrauca uz Filipīnām. Viņš tā kā domāja, ok, aiziešu te nopirkšu. Viņš apskatās, tur maksā 40,000. Viņš saka, kā viņš maksā 40,000 Eiropā, viņš maksā 20,000. Viņš saka, jā, mums te pieprasījums, piedāvājums, un šobrīd tāds tirgus. Tad viņš saprot šo starpību, ka viņš var pirkt tur pa 20, tirgot pa 40, un tad arī viss tas bizness sākās. Tev vienkārši jābūt interesei un jābūt vērīgam, kaut kas jāpamana, un tu tur arī to biznesa ideju. Labi, parunājam bišķiņ par Mārtiņu Beņķītu un Gravity virzienu. Man tas ir ļoti, ļoti karsts kartupelis. Diezgan daudz uzņēmēji tieši piemin šo te milzīgo potenciālu Latvijas virzienam. Kā varētu potenciāli
atbrīvot no sloga šos brīnišķīgos Latvijas skaidros prātus un izveidot Latvijā kripto kaut kādu citadeli, nezinu, centru. Bet tas vārds kripto, viņš ir diezgan negatīva konotācija, tāpēc es mēģinu viņu kaut kā aizvietot, pagaidām neveiksmīgi. Man liekas, ka ar kripto viss ir kārtībā, ir bijuši daudz slikti piemēri, bet tas ir tāpat tā lēnām pasaule uz to virzās. Ja? Man liekas, ka viņi jau dara ļoti daudz. Ir pieņemts arī ļoti labs regulējums, kas iespējams atnesīs arī kādu lielu spēlētāju šeit. Tā kā man liekas, ka tur viss notiek diezgan labi. Man liekas, ka mēs jau, ja es nemaldos, Gravity jau šobrīd treido 1,5% no visas pasaules apjoma Latvijā. Wow. Tā kā tas jau ir, jau ar vienu spēlētāju mēs izdarām tik daudz. Ir kaut kāds baumas vai kaut kas, kad ir kaut kādi šķēršļi tiek likti tam visam pasākumam, ka viņi varētu arī pārvākties uz citurienu? Nē, neko tādu es neesmu dzirdējis, ka tiek likti šķēršļi. Es esmu dzirdējis tikai pagaidām atbalstu. Aha, super. Un tā doma bija, ka Binance arī varētu nākt uz Latviju. Tāda doma bija, kaut ko viņi mēģina, bet viņi runā vienlaicīgi ar visiem regulātājiem, jo viņi ir milzīgi, bet vienlaicīgi viņiem arī slikta reputācija, līdz ar to tas ir tāds. Jā, tāpēc, ka Ķīna un viņiem ļoti daudz sodi par to, par šito, par visu. Tā kā. Es pats arī pirms pāris gadiem zaudēju naudu no Binance, kaut ko pārsūtot uz kaut kurien citurieni. Vienkārši tīri no nezināšanas. Tur nedrīkst tā vienkārši sūtīt no vienas vietas uz otru. Viņš kaut kur kosmosā man pazuda kaut kāds apjoms ar eiro. Labi, tas tāds negatīvās pieredzes. Vai ir kaut kāda ideja tavā sarakstiņā, kas būtu saistīta ar kripto virzienu? Ar kripto virzienu mēs arī runājam ar kaut kādiem vieniem no šiem lielajiem spēlētājiem, konceptuāli, kuriem likumdošanas dēļ vajag Eiropas licenci, kura mums ir, ka tā ieguldījuma brokeru sabiedrības licenci, kas arī ir 2-3 gadi saņemt un ļoti dārgi uzturēt, un lai to Eiropā darbotos, kripto uzņēmumiem tagad tāda ir nepieciešama, un tad viņiem pēkšņi nepieciešama, bet saņem 3 gadi, tā kā mēs redzam, ka tas varētu būt, ka mēs varētu būt tas noslēgt to aģenta sadarbību, kad caur mums viņi šos klientus laiž, un potenciāli ir kādi tie lielie vārdi un lielie apjomi, bet vienlaicīgi arī lieli riski, jo caur viņiem iet nezinu kas cauri. It kā, ja tu esi jauns uzņēmējs, kas vēl grib nopelnīt naudu, tad varbūt to gatavs esi risku uzņemties, bet ja nē, tad tas ir tāds liels jautājums. Ja? Forši. Tā kā tas ir kaut kāds virziens, jā, par kripto. Mēs arī skatāmies, ka mūsu licenceļi ļauj saņemt šo Mika licenci, kas ir over the counter trading. Tas ir, ka mēs vienkārši drīkstam tirgot Bitcoin. Jā, tā kā mēs, ja pietiks visam enerģijas un spēka, mēs paņemsim arī to licenci, lai vienkārši saviem klientiem to varētu piedāvāt. Jā, jo tas ir, tur arī ir kaut kāds bizness, vienkārši naudas konvertēšana no kripto uz fiat currencies, kā tas Latvijas. Vienkārši uz tradicionāliem naudas valūtām. Kur mēs tagad virzamies ar to ģeopolitisko situāciju, jo 5% grib atvēlēt aizsardzībai Latvijas budžetu, kā tas potenciāli varētu ietekmēt mūs visus, jo tas tiešām ietekmēs visticamāk mūs visus? Tie 5% neuzskata, ka tas ir kaut kas daudz. Iedomājies, ja tavā uzņēmumā vajadzētu samazināt izmaksas, par 10, 15 kaut vai 17%, tas būtu dienas jautājums, bet tas nebūtu nekāds tāds sarežģīts jautājums. Es domāju, kad vienkārši gribētos, lai tā nauda kaut kā efektīvi tiek tērēta, ieguldīta, ka mēs darām kaut kādas drosmīgas lietas, mūsdienīgas lietas, un ir arī kaut kādi tie paši mūsdienīgi politiķi, kuriem tas nav droši vien kaut kāda karjera, kur viņi tur grib palikt, un tā, lai visiem labi, jo tad neko nevar izdarīt. Tāpēc gribētos vienkārši, lai ir loģiskas darbības notiktu. Ja? Tad, attiecīgi, uzņēmēji dara tikai loģiskas lietas un mēģina efektivizēt, tad politiķi mēģina, skatās reitingus un spēlē pēc tiem, nevis dara to, ko loģika liek. Tur vienkārši nepareizas motivācijas. Skaidrs, bet tam jābūt kaut kādam komplektam, kombinācijai. Tā kā tu saki, tad mēs arī samazinām kaut kur citur, efektivizējam kaut kur citur, un tad tas nebūs tik nenormāli sāpīgi. Jā, tie 5%, man liekas, tas ir vienkārši nekas. Tur, jebkurā uzņēmumā 10% darbinieki ir toksiski.
Vārds sakot, viņus, tas ir vienkārši pētījumi, to liecina. Ja tu uztaisi to 360, tu saproti, ka ir kaut kādi darbinieki, kas tur sen vairs negrib būt, bet viņi vēl nav atraduši kaut ko citu vai par slinku, lai kaut ko meklētu. No viņiem tiekot vaļā, tu samazini jau 10% izdevumus, un viņi vairs nav toksiski ikdienā, un visi citi var strādāt labāk, un ir komunikācija labāka, un cilvēki jau arī izdara tik, cik viņi redz, ka citi izdara. Un ja nav vairs šie toksiski, un visi strādā, visi sāk vēl labāk strādāt. Pazaudējot šo 10% toksisko slāni, iegūst visi. Tu strādā labāk, tu izdari vairāk, un tu 10% iekonomēs. Vai ir man kaut kāds tips un triks pateikt darbinieku meklēšanā? Pašlaik ir diezgan aktuāli un diezgan liels problēmas ar to. Tikai caur ieteikumiem. Tu vari prasīt tikai tādiem, kuri tu uzskati, ka ir labi, jo tikai tie ieteiks tev arī labus. Man tas ir vienīgais kaut kāds, kad es esmu atradis kaut kādus cilvēkus, kas ir tie overachieveri, latviski sakot, kas izdara vairāk nekā no viņa tiek prasīts. Yeah. Un tie ieteiks tev arī tādus, jo viņi redz tādus, jo viņi ir tādi. Ja tu prasīsi kādam vidēji sliktam cilvēkam iesaki labu, viņš tev nekad labu neieteiks, jo viņam ir cits tas metriks, no kura viņš vispār skatās. Tur nemaz ne pie headhunteriem. Nē, es kaut kad vēsturiski gāju, ka vajadzēja ļoti daudz cilvēku ļoti īsā laikā un ka vajadzēja saprast, bet tagad es uz to visu bišķiņu skatos savādāk. Es atrodu katrā valstī tādu, kas ir kaut kāds superstārs, un tad prasu viņam. Piemēram, tagad, bija Polijā kaut kāda stresa situācija, iespējams vajadzēja mainīt vadītāju, bet beigās viss, paldies Dievam, nonormalizējās. Bet es, piemēram, atradu Polijas Revolut vadītāju, nodibināju viņu foršu kontaktu, un viņš ieteica man 3 cilvēkus, no kurām viens bija super, un ar kuru mēs būtu potenciāli vienojušies, ka viņš pievienotos. Vienkārši atrodu superstāru. Cerams, jūs nodibināt labu kontaktu, un viņš tev iedos vēl 3 superstārus. Tas ir kā tas darbojās. Super, labi. Un tad mēs tagad finalizējoties, ejot jau pēdējo jautājumu jau rubrikā, tad es prasīšu arī tev, ko tu ieteiktu kā nākošo viesi šim raidījumam, kas varētu attiecīgi iedot tik labu, detalizētu ieskatu kaut kādās biznesa idejās. Un otrs jautājums būs, ko tu tagad lasi? Okay, kas varētu būt labs? Es droši vien paaicinātu to pašu Mārtiņu Beņķīti, ja tev tas kripto interesē. Un viņš noteikti ir kaut kas mūsdienu biznesā, kas ir vēl tur, jaunāka paudze un redz labāk, kas ir. Jo tur ir baigi būtiski arī tās paudzes un ko tu nodarbojies. Un tad tev nodarbojas ar kripto, un viņi ir tik lieli, tad viņam tā noteikti tie pirksti ir zemē, un viņš jūt, kas būs next big thing. Viņš arī forši skatās to visu, un viņš nav arī visā tajā vecajā, kādā birokrātiskajā pasaulē, viss pareizi un stīvi. Viņš tur tāpat taisno tev teiks, kā viņš domā, viņš vēl nav tāds sabojāts un sabirokratizēts. Tā kā tas būtu mans piks, laikam, jāpadomā, vai kāds vēl, bet tas būtu man tāds pirmais, ja gribu par biznesu. Viņi arī ir tik lieli, ka tur tas būtu mans. Labi, kurš būtu otrais. Jā, labi. Ko tu tagad lasi? Tas ir ko varētu ieteikt arī līdz ar to. Es tagad lasu Kārli Gustavu Jungu, jo es eju meditācijas skolā, un mums ir obligātā literatūra visu laiku, bet tas arī, man liekas, ir forši. Un es arī kaut kā to varbūt arī varu pieminēt, ka nav tikai viss, kā tur labāk nopelnīt un kā būt efektīvākam, un tikai kaut kādā ticēt un kalpot kaut kādam tam naudas dievam, ka tas arī līdz galam nav pareizi. Ko es arī redzēju, tagad atgriežoties no Dubajas, ka tur vienkārši ir visi tikai vairāk nopelnīt, visi brauc ar Rolls-Royciem, visi tur mākslīgs. Tā arī tur nav kaut kāda līdz galam, tas nav pareizais virziens. Man liekas, arī kaut kādas tādas vispār kaut kādas, ieklausīšanās sevī, saprast pasauli, saprast psiholoģiju, saprast sevi, saprast citus, ka tas ir varbūt ne jau vairāk, bet tikpat svarīgi. Ja? Tad, attiecīgi, lasīt šīs, Kārli Gustavu Jungu un tā tālāk, un saprast kaut kā dziļāk sevi un pasauli, ka tas ir arī tikpat būtiski, lai tev ir kaut kāds arī stabils pamats zem kājām. Jo, kā mēs zinām, uzņēmējdarbībā vienmēr pienāks ik pa 7 gadiem tāda laika, ka tu gandrīz visu pazaudēsi, tevi partneri piekrāps, tur kaut kāds tur slikts PRs būs, vai kaut kas tur ģimenē sašķobīsies, jo tu būsi pa daudz darbā un tā tālāk. Tas viss notiks. Ja? Un, attiecīgi, tad, ja tu tikai strādās un nedod Dievs vēl tur lietos alkoholu, nedod Dievs vēl pīpēs un vienkārši aizies ar kaut kādu sirdstrieku, ja? Tad, attiecīgi,
man liekas, tikpat būtiski kā rūpēties par to, lai biznesā izdodas rūpēties par sevi un veidot kaut kādu stabilu kaut kādu, nezinu, pamatu, uz kā vispār tas viss var turēties. Bet kuru grāmatu Jungam tu lasi? Kuru grāmatu es Jungam lasu? Es droši vien tev atsūtīšu, kā viņi saucās. Mums viņi tikko iedeva. Bet apmēram par ko? Apmēram par ko tā ir man liekas, dienas grāmatas, negluži dienas, bet atmiņas, sapņi, kaut kā tā viņi saucās. Jā, diezgan bieza, man liekas. Jā, diezgan bieza grāmata, bet mums, piemēram, es eju 4 gadu meditācijas skolā, un mums ir jālasa katrus 3 mēnešu grāmatu, kur mēs kaut ko mēģinām saprast, un tad arī ejot šī 4 gadu meditācijas skolā, tev tā kā liek kopā visus šos pasaules, nezinu, viedokļus, uzskatus, kas jau ir saprast, tev tā kā gatavo un beigās tas ir arī kaut kāds, nezinu, tur iznāca cita persona pirms tu uzsāc. Jo tu tā kā saproti, ka viss nav viensdimensiāls, nezinu, pasauli 3-dimensiāli. Tā kā tas ir. Es ātri nočekošu. Viens autors, kurus pats neesmu lasījis, bet es vakardien tas ir Deivids Deutsch. Navals Ravikants. Viņš klausījos vakar Navala Ravikantu un Tim Ferrisu podcasts. Un Navals ir viens no maniem tādiem, kam es ritīgi ieklausos un ritīgi sekoju. Un viņš saka, ka pagaidām pašlaik pasaulē viens no tādiem asākiem domas īpašniekiem ir Deivids Deutsch. Es nebiju dzirdējis neko tādu. Šis būs mans nākošais autors. Tā kā es varbūt arī jums, dārgie skatītāji, var ieteikt. Un tas būtu arī viens 5 cents no manis. Droši vien no biznesa, droši vien Bens Horowitz, tas Hard Think About Hard Things, tas ir droši vien tāds mans kaut kāds. Arī droši vien Jordan Peterson, viņš ir tagad tāds, protams, controversial, tur sadarbojās Krievi un tā tālāk, bet viņš arī ir, man liekas, kaut kāds ļoti iespaidīgs domātājs, tie paši viņa 12 principi arī, man liekas, tā kā, ka tu lasi katru lapu, un tev liekas, ka tajā lapā ir rakstīts vairāk nekā dažās grāmatās. Un mēs arī esam tagad Dēls teātra kasē. Varbūt kaut ko no Dēls teātra. Kaut ko no izrādēm. Es gan lielāks esmu JRT fans, bet... No kas no JRT, ko tu redzēji pēdējo? Kas ir, ko es redzēju pēdējo? Ne šo piekdienu iešu uz pirmizrādi tur, bet kas ir, ko es redzēju pēdējo? Mans nabaga draugs vai kaut kāds... Marats? Mans nabaga Marats. Tas vajag sen kaut kas vec, ne? Nebija tā, ka viņš bija viens vēl salīdzinoši nesen. Varbūt viņi atjaunoja. Varbūt. Jā, nē, tas ir kaut kāds 20 gadu vecs iestudējums, iespējams, ko viņi atjaunoja. Iespējams, jā. Bet, ir Pīters un Žižeks ir izrādījuši. Tā ir izcila, jā, tā ir izcila. Tā man ļoti. Tur abi džeki labi blieži. Bet šeit Daile Meistars Margarita, mans ieteikums. Jā, labi, forši. Un Rotko, man liekas, vairs neņēma, nekā nerāda, bet tas ir tāds ritīgi labs Eiropas laikmatīgais teātris, jā. Forši, labi, Armand. Forši nokopājām. Forši, jā, paldies par jautājumiem. Paldies tev par idejām. Bija labi. Kaut ko mēģināju tev. Paldies pastāstīt. Bija forši. Šis bija podcasts 1000 biznesa idejas ar Armandu Broku. Šajā raidījumā mēs esam apskatījuši 6 jaunas fintech biznesa idejas. 4 nāca no manas puses, Armands vēl piemeta 2 klāt. Kopā tās ir 51 biznesa ideja, kuras jūs varat noklausīties, ja jūs sāksiet šo podcastu klausīties no pirmā raidījuma. Sekojiet mums Spotify, Apple podkastā un YouTube. Iespējams, kāda no šīm biznesa idejām būs tieši tā, kurā jūs atradīsiet sevi un varēsiet nopelnīt pirmos miljonus. Uz tikšanos nākošajā raidījumā.